Labrīt, esiet šajā dienā, esiet sveicināti šajā dienā, kad mēs runāsim par brīvprātīgo darba nozīmi. Patiesību sakot, tajā brīdī, kad mēs dzirdam, izskanam vārdus brīvprātīgā darba nozīme, man šķiet, ka vārdos to pat ir ļoti grūti raksturot. Un tie, kas dara brīvprātīgo darbu, to dara no sirds un savā sirdī. Tāpēc šodien mēs mēģināsim arī vairāk runāt par to devumu, kāds ir brīvprātīgiem darbam un kāpēc tas ir svarīgi, jo būtiski vienmēr ir runāt par to, ka brīvprātīgais darbs patiesību sakot ir ne tikai devība un līdzcietība, bet arī spēks, kas veido kopienas, iedvesmo pārmaiņas un, kas būtiski arī šodienas kontekstā, veido un rūpējas un veicina par sabiedrības drošību. Un tieši brīvprātīgo iesaisti ļauj efektīvāk izmantot atbildīgo institūciju resursus un mazināt arī atkārtotu noziegumu riskus. Šīs diskusijas laikā aicināšu, ja jums ir arī kāds jautājums, noteikti tos var mums uzdot, izmantojot vai nu Zoom platformu, vai arī šeit klātienē esot. Bet ar lielu prieku iepazīstināšu arī šīs dienas diskusijas runātājus, un šodien šeit mums pievienojas Imants Jurevičs, valsts probācijas dienesta vadītājs. Ja mēs runājam par valsts probācijas dienestu, tad probācijas dienests jau 10 gadus attīsta brīvprātīgā darba sistēmu, iesaistot sabiedrību probācijas funkciju īstenošanā, lai efektīvāk īstenotu probācijas funkcijas un, protams, arī veicinātu jau pieminēto sabiedrības drošību. Tāpat šajā dienā mums pievienojas arī Dmitrijs Kaļins, ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks, un ieslodzījuma vietu pārvalde arī īsteno projektu drošība. Atbildīga resocializācija ieslodzītajiem, un tā mērķis ir mazināt noziedzīgas uzvedības riskus notiesātajiem ieslodzījuma vietās, un tā arī radot priekšnoteikumus personas nodarbinātībai un arī veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā pēc soda izpildes beigām. Tāpat arī šodien ar lielu prieku piesaku cilvēkus, kas savā ikdienā daudz dara brīvprātības vārdā, un viena no šiem cilvēkiem ir Laila Škoba, viņa ir valsts probācijas dienesta brīvprātīgā, un kas ir ļoti svarīgi, tad Laila principā mēs varam sacīt, ka skrien jau maratonu brīvprātībā, jo Laila jau gandrīz 14 gadus ir valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma procesa starpniece, un principā tas nozīmē to, ka Laila jau 14 gadus pilda brīvprātīgo darbu, bez atlīdzības, rūpējoties par sabiedrības drošību, palīdzot cilvēkiem risināt konfliktus. Tāpat mums šodien pievienojusies arī Danuta Priede, un arī Danuta ir valsts probācijas dienesta brīvprātīgā, un Danuta ir biedrības dzīvnieku patversmes meža vairoga valdes locekle un brīvprātīgā darba veicēja, un Danuta ar savu darbu un atbildību veic piespiedu un sabiedriskā darba organizēšanu, izveidojot veiksmīgu sadarbību ar valsts probācijas darbiniekiem. Un tāpat šodien šeit man blakus ir arī Jānis Liepiņš. Viņš ir ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvprātīgais, un brīvprātīgo darbu arī jau ir, principā var sacīt, skrien jau maratonu jau 3. gads, un vidēji 2 reizes nedēļā ar īsām pauzēm, kas ir tikai atvaļinājuma laikā. Principā šo gadu laikā ir apmeklējis visas Latvijas ieslodzījuma vietas un kopā ar klientiem pārunājis finanšu plānošanas pamatus, tāpat arī pozitīvo domāšanu un saskarsmi ar līdzcilvēkiem. Patiesību sakot, par šiem cilvēkiem varētu runāt ļoti, ļoti daudz, un par viņiem arī daudz labu vārdu saka citi. Sākšu varbūt es ar jautājumu Imantam par to, kāda tad realitātē šobrīd ir situācija, ja mēs paskatāmies statistikas datos, cik daudz ir brīvprātīgo un kādas varbūt jūs tendences arī redzat šo gadu laikā? Probācijas dienestā brīvprātīgi plus mīnus ir stabili, kas darbojas kaut kādi 100 cilvēki katru gadu. Mums ir 3 programmas brīvprātīgā darba. Viena vecākā programma ir tātad izlīgums starp cietušo un pāridarītāju. Tā mums jau ir te 20 gadus, kad brīvprātīgie var šos konfliktus palīdzēt regulēt pusēm. Un tad vēl ir līdzgaitniecība un atbalsta atbildības apļi. Bet katru gadu apmēram 100 brīvprātīgi aktīvi darbojas ar mūsu klientiem dažādās šajās programmās. Kā jūs redzat varbūt motivācijas stāstu, vai šeit jūs redzat kādu dinamiku izmaiņas, kāpēc cilvēki, piemēram, izvēlas pievienoties brīvprātīgo? Es domāju, protams, ka tas ir
vienmēr saistīts ar noteiktu neskaidrību apjomu, kad tu sāc strādāt brīvprātīgo darbu mūsu iestādēs abās, kā tas būs un kādi būs tie cilvēki, kā es ar to tikšu galā. Bet tas diezgan ātri tā mainās, un es uzskatu, ka šīs sarunas, šī klātesamība cilvēkiem, kuri nonākuši mūsu klientu statusā vai ieslodzījuma vietā, palīdz kliedēt ļoti daudzus mītus, stereotipus, vispirms jau brīvprātīgajiem, bet pēc tam jau arī visiem tiem pārējiem cilvēkiem, kas ir ar šo brīvprātīgo tajā dzīves burbulī, teiksim tā apkārt, kur arī, protams, pastāsta arī apkārt esošajiem, ko viņi tur dara un ko viņi tur ir pieredzējuši, un ka patiesībā nav nemaz tik traki, ja, ka tie arī cilvēki, kuriem var normāli runāt un kopā laiku pavadīt, un kuri grib dzīvot šajā sabiedrībā un iekļauties. Un tas, kā es saskatu brīvprātīgos, ka tie ir cilvēki, kuri vēlas šo sabiedrību veidot par labāku vietu priekš sevis un sev tuviem cilvēkiem. Un tāpēc viņi dara vairāk, pēc ka viņi vienkārši redz, ka ir lietas, kuras ir jādara, ja, un kādam tas ir jādara, un nav ko stāvēt malā un gaidīt, ka atnāks kaut kāds onkulis vai tante no malas, un šīs mūsu problēmas atrisinās mūsu vietā. Un tā ir saistviela. Mūsu sabiedrībā tieši šie cilvēki, kas palīdz mums kļūt labākiem. Dmitrij, kā jūs redzat šo brīvprātīgo darba dinamikas attīstību arī pēdējos gados? Jūs arī daudz esat strādājis ar šo jautājumu un redzat arī šos motivācijas stāstus un zināt ļoti labi, kā tad izskatās šis brīvprātīgo darbs arī. Mēs vērtējam, es vērtēju ļoti, ļoti pozitīvi, jo, kā jau minēts, mums ir 53 brīvprātīgie, bet mums ir lielas apmācības. Šobrīd ir izgājuši 80 cilvēks, ceram arī vismaz 50 līgumus noslēgsim, bet kas nevar nepriecēt, tas ir tā dažādība un daudzveidība, ko brīvprātīgie ienes ieslodzījuma vietās. Un es tā sēdēju, domāju, kā tas varētu palīdzēt vai kā lai to raksturo. Tas ir tāds kā čīts mūsu darbā, kā apiet varbūt pārlieku birokrātiju, jo ar brīvprātīgo palīdzību mēs varam īstenot un foršas lietas daudz ātrāk, vieglāk, jo, piemēram, finanšu konsultācijas, ja mēs kā iestāde gribētu to sniegt, tad mums būtu jāuzraksta programma, jādabū tam finansējums un tā viss pa oficiālo, pa zolīto, bet kur cilvēks brauc, konsultē un mēs sasniedzam to mērķi. Vēl, kas man patīk no brīvprātīgiem, kāpēc viņi to dara, es arī tā aizdomājos, jo mūsu piedāvātais brīvprātības veids, tas nav tā, ka tu strādā bezmaksas kaut kādu noteiktu darbu, ko tev pasaka, tas tā kā darba pasūtīties, bet šeit tu vari īstenot to, kas tev ir interesants, tas, kas ir tev sirdslieta, un mēs abas iestādes esam gatavs ņemt pretī, nenosakot rāmis, un tas, man liekas, arī uzrunā cilvēkus iesaistīties brīvprātīgo darbā. Jo der jebkas, viss der. Respektīvi, kā mēs redzam arī šodien brīvprātīgie, katrs ir īpaši tieši savās prasmēs, ko katrs māk darīt un kas katram arī vislabāk sanāk. Lailī, mēs runājam par jūsu motivāciju. Pastāstiet, kas bija tas, kas jūs motivēja pievērsties brīvprātīgajiem darbam? Patiesībā es diezgan ilgstoši vakar domāju vai pārdomāju, precīzāk teikt tā, kas tad bija tā mana motivācija, un pa galvu bija visādas domas, arī šorīt vēl par to domāju. Bet man šķiet, ka tas īstais stāsts, kāpēc es joprojām to daru, jo es tiešām ticu, kad ja mēs palīdzam citiem, mēs palīdzam arī sev, un tādā veidā mēs darām pasauli labāku. 14 gadi, tas ir ļoti daudz. Kas jums pašai ir palīdzējis noturēt to motivāciju šos 14 gadus? Es pieļauju, ka šī atziņa, pie kā es šo 14 gadu laikā arī nonācu, ja, tad es sākumā diez vai tā domāju. Es pat nezinu, ko es sākumā domāju, bet kaut kādā brīdī, protams, ka tu tā kā, tu to dari, tad varbūt kaut ko pamācies, tad notiek kaut kādi notikumi, un tad tu pārdomā, vai tas tev ir vajadzīgs, vai tu to vēlies.
Vienu tādu kā ļoti svarīgu aspektu es gribu teikt, ka paldies maniem kolēģiem no Valsts probācijas dienesta, jo bez viņu atbalsta es domāju, ka es diez vai 14 gadus būtu brīvprātīgais. Tā kā paldies viņiem, un viņiem ir tātad tas ieguldījums arī manī, tas arī veicināja to. Iman, kā jūs varat atbalstīt brīvprātīgos, kas ir, jo šeit mēs dzirdām, ka Laila saka paldies par atbalstu, kas ir tās formas, kā jūs varat atbalstīt savus cilvēkus? Vispirms neviens brīvprātīgais netiek iemests iekšā, tā teikt, augstā ūdenī, un tad skatīsimies, kā tu tur peldēsi, ja? Vai vispār tiksi sveikā cauri. Ir noteikti sagatavošanās darbs vienmēr, un tā skatā mācību procesu. Un katram brīvprātīgiem ir savs koordinators, arī ar kuru viņš var jebkurā mirklī sazināties, un kurš pazīst brīvprātīgo, un brīvprātīgais pazīst koordinatoru. Un saprot, ka ja ir šī brīvprātīgā darba gaitā kaut kādas grūtības, tad tas laikam ir tas pirmais cilvēks, ar ko man būtu jāsazinās un jāizstāst, kā es jūtos. Un mēs cenšamies rūpēties par mūsu brīvprātīgajiem, un lai viņi tiešām varētu tā ilgstošā laika periodā strādāt. Mums ir arī neliela apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgajiem. Ir arī psiholoģiskā atbalsta noteikti risinājumi pieejami šobrīd brīvprātīgajiem, ne tikai probācijas darbiniekiem. Ja mēs uz brīvprātīgajiem skatāmies kā uz probācijas darbiniekiem, tikai brīvprātīgiem. Viņi ir daļa no mūsu dienesta. Danuta, pastāstiet par savu pieredzi, par savu darbu un motivāciju, kāpēc jums to ir svarīgi darīt. Jā, es par cik pamatdarbā strādāju vietā, kurā bez brīvprātīgajiem darbiniekiem ārkārtīgi maz var izdarīt, tad es sapratu, ka tam ciklam ir jāturpinās, un tas kaut kā dabiski izveidojās, ka es kļuvu par brīvprātīgo sākumā Valsts probācijas dienestā, jau ļoti sen, kā izrādās. Un, ja jautājat par motivāciju, kāpēc, to nevar nodefinēt. Tā vienkārši notiek, tā tiešām ir tāda vienkārši, tu saproti, ka tu darbojies, un man ir būtiski darboties jēgpilni. Līdz ar to tas, ko es daru, es tam redzu jēgu, es esmu egoiste, es gribu dzīvot labākā pasaulē, un tāpēc es daru to priekš sevis. Jāni? Jūs arī darāt priekš sevis, kas ir jūsu motivācijas stāsts? Mēs droši vien visu darām priekš sevis, tā kā sākotnēji. Mans motivācijas stāsts, kādā droši vien dzīves posmā sāc saprast, ka var tikai neņemt, bet arī kaut ko dot pretīm sabiedrībai. Tā kā tev parādās kāds resurs, un tad ar viņu ir vēlams dalīties. Un Sākums man bija vispār brīvprātīgo darbs, kur es saziedotās mantas vadāju pa visu Latviju ģimenēm. Un šis bija tāds loģisks solis. Sākumā, protams, likās interesanti, kā būs, jāpamēģina. Izgāja apmācības un sāku. Un tad jau radās tāda interese paskatīties, kas no tā sanāks. Sanāk no tā ilgtermiņā kaut kāds labums. Kas ir tas, kas jums pašam varbūt dod to vislielāko gandarījumu arī savā darbā? Cik es saprotu, jums tiešām ir regulāri arī 2 reizes nedēļā, izņemot tad, kad jūs kaut kur aizmūkat nedaudz atvaļinājumā, bet principā nepārtraukti. Droši vien jau tā sajūta kaut kādā brīdī, kad tev tur gaida, kad par tevi priecājās, kad tu kļūsti nepieciešams, jā, un pierodam viens pie otra. Un arī, protams, ļoti daudz pozitīvas emocijas, jā, pēc tādām nodarbībām vienmēr jūties pozitīvi uzlādēts. Pat arī kādreiz, kad negribās aiziet, piespiedies aizēju, un ir tā pozitīvā emocija jau es dabūju. Ja mēs runājam par tiem ieguvumiem realitātē, un ja mēs paskatāmies uz tiem, Dmitrij, kā jūs sacītu, kas ir tas devums, kas ir izdarīts šajā laikā, ja mēs runājam arī tādā sabiedrības drošības kontekstā un paskatāmies jau uz tiem rezultātiem, ko principā brīvprātīgo darbs šo gadu laikā ir devis? Brīvprātīgo darbs ir devis pirmkārt cerību tiem mūsu abu iestāžu klientiem, un tas arī veicina sabiedrības drošību kopumā, ja cilvēki iznāk ārā
sagatavotāk, viņi tic sabiedrībai, viņi tic tam, ka viņam var izdoties, noturēties, nepārkāpt likumu vēlreiz, neatgriezties vai probācijā vai ieslodzījuma vietā. Un tas lielā mērā ir arī brīvprātīgo nopelns tieši ar to savu atnākšanu, parādīšanu, rokas pastiepšanu, ar savu klātbūtni, ar to, ka tas lielā mērā žests, sabiedrības žests, ka kur mēs nākam pie jums, mēs gribam ar jums runāt, mēs gribam ar jums darīt kaut ko, mēs gribam jums palīdzēt, vienkārši parunāties, izlasīt grāmatu, apspriest to. Tās piederības saikne un parādīšana, ka tevi pieņem. Jo mūsu klientu lielākā problēma tas arī ir atstumtība un ka viņi paši sev brīžiem netic, kur vēl cerēt, ka kāds tev cits tic. Un brīvprātīgi ir veids, kā sabiedrība parāda. Iman, kā jūs sacītu? Es gribu mazliet paiet to vienu jautājumu iepriekš atpakaļ un pateikt, ka patiesībā man liekas, ka mūsu sabiedrībā valda tāds mīts, ka brīvprātīgais darbs nozīmē atdot savus resursus un palikt vājākam. Es domāju, ka patiesība ir tieši otrādi. Brīvprātīgajam darbam ir tevi jāstiprina un jātīsta. Ja? Un ja tā situācija ir tāda, ka tu dari brīvprātīgo darbu un jūti, ka tu zaudē resursus, tev tas nepatīk, tu to dari kādu citu dēļ, nevis pats sevis dēļ, tad tas nav priekš tevis. Un ja tas brīvprātīgais tiešām to darbu dara priekš sevis, viņš redz, kad, kā tikko teica, ja, ka tu aizej un tur tevi gaida, ja, un tu jūti gandarījumu, ka tu esi vajadzīgs un ka tu tiešām kaut ko labu vari izdarīt, tu redzi to rezultātu, ja, ka tas ir jēgpilni viss, tad tam ir jēga. Un tie labumi ir ne tikai pašapziņa tam cilvēkam, kurš atrodas ieslodzījumā vai probācijā, no kura visi ir novērstušies. Tie labumi ir arī vienkārši kliedēt kaut kādus stereotipus mūsu sabiedrībā par šiem cilvēkiem. Viņš aizies no probācijas, no cietuma, iznāks ārā, viņam vajadzēs darbu, viņam vajadzēs kādu, kas viņu ņem pretī. Ja, un pie Danutas, piemēram, mūsu cilvēku, par šos sabiedriskajos darbos viņi strādās patversmē, viņi darbojas tur, viņi diezgan daudz stundas tur darbojas visādos darbos, un ja vajag, tad kaut vai, redz, kur cilvēks strādā, viņš var noteikti no 8 līdz kaut kāda laika periodam būt darbā, kaut ko darīt, ja, un teorētiski ir iespējams arī kaut kāda rekomendācija cilvēkam, vai pat, viņš kļūst par brīvprātīgo, un viņam veidojas jauna dzīves perspektīva, un ne tā, kas viņu veicināja uz noziegumu izdarīšanu, bet tāda, kas veicina to dzīvi sabiedrībā būvēt. Vai jūs redzat, ka arī sabiedrības mīti un tolerance? Mīti mainās, tolerance uzlabojas, vai sabiedrība kļūst izglītotāka, pieņemošāka? Vai jūs varat tā sacīt? Kā jūs teiktu, Andrij? Es ceru, ka jā, un man liekas, šī konference, un ko mēs ikgadējās rīkojam, jo vairāk mēs runājam un stāstam sabiedrībai, jo vairāk ir informēta par brīvprātīgo kustību, arī par mūsu iestāžu darbu, protams, tad arī tie mīti visi un stereotipi krīt. Bieži vien mītus un stereotipus lauž īsti un patiesi stāsti, kas ir notikuši. Un jums visiem noteikti arī jūsu pieredzē ir bijis kas interesants, atmiņā paliekošs, kas tāds, kas ir radījis gandarījumu, kas ir radījis prieku un to sajūtu, ka tas, ko jūs darāt, ir svarīgs, vērtīgs un nozīmīgs. Es gribētu lūgt jūs padalīties varbūt ar kādu savu pieredzi stāstu, kas jūs katru varbūt emocionāli paši ir aizskāris. Un varbūt Laila varētu sākt ar jums. Man bija viens izlīgums. Patiesībā man izskatījās, ka viņš būs diezgan bezcerīgs, ka puses neizlīgs, jo varbūt tās, lai cilvēki saprastu, ko nozīmē izlīgums, kad, lai gan patiesībā tie cilvēki vēlētos izlīgt, viņiem ir diezgan daudz bailes, neziņas un arī pozīcija, kā viņi sev pozicionēs tieši tajā brīdī, kad viņi satiek ar otru cilvēku. Un man bija gadījums tā, kad tā bija avārijas lieta, un kas ir visinteresantākais, kad mēs esam pieraduši runāt tā, kad tātad cilvēks, kas ir krimināli sodāms, tātad, teiksim, sliktais, ja, un citušais kāds, teiksim, arī, varbūt labais. Ja. Droši vien, ka tā arī var teikt, ka tie mīti sabiedrībā ir tādi.
Lūk. Bet, ja mēs runājam par avārijas lietām, tad patiesībā ir tā, ka jebkurš var nokļūt tādā situācijā, un viņš arī principā ir labais cilvēks, ja mēs tā skatāmies. Bet viņš ir izdarījis šo te avāriju, kas atbilstoši tātad normatīviem regulējumiem skaitās kriminālu sodām. Tātad viens vienmēr ir vainīgs pēc likuma, bet cietuši patiesībā ir abi. Un tad, ja mēs skatāmies no tādas prizmas, tad tas ir tas sliktais un tas ir tas labais, kad īpaši mums sabiedrībā ir šī stigmatizācija par to, ka tie ir tie sliktie cilvēki, tad jebkurš var nonākt šādā tādā lomā un būt tas sliktais. Un tas, par ko es gribēju stāstīt, tas gadījums bija tieši tā, kad tā kā avārija, tas bija nejauši, tas bija pagalmā, cilvēks atmuguriski braucot, sabrauca sievieti netīšām. Ne jau speciāli kāds tur brauc, un, protams, cilvēks skatās spogulī, bet tā notika. Tas cilvēks smagi cieta, viņa kļuva paralizēta uz mūžu, un patiesībā ir tā, ka man pašai tas bija diezgan tāds smags izlīgums. Un man šķita, ka cilvēki neizlīgs, jo viņi bija paņēmuši līdzi savus pārstāvjus, advokātus, un tad tur bija tā diezgan stingri, tur visu seksa apdrošināšana, tad es tur esmu varbūt gatavs, bet es negribu tur maksāt entās kompensācijas, ja man vienkārši nav naudas. Tas ir klasisks stāsts, ko runā parasti tie cilvēki. Bet viņiem abiem satiekoties, man liekas, tur bija tik daudz tās emocijas, tik daudz tās cilvēku sāpes, ka finālā tie cilvēki vienkārši izlīga. Lai gan sākumā teica, nē, nekādā gadījumā, bet viņi izlīga. Un patiesībā tas, varbūt tā galvenā tā esence, ko es gribēju teikt, kad, ja sākumā šķiet, ka tas viss ir bezcerīgi, ko tu dari, un nē, tur nekas nesanāks, arī man personīgi, tad tajā brīdī, kad tu redzi, ka notiek tas pagrieziens, tieši arī starp tiem cilvēkiem tajā sarunā, un ir tas rezultāts, tas ir vislielākais tas gandarījums par to darbu, ko tu dari. Paldies, Laila, par stāstu. Jāni, jums arī ir kāds stāsts, ar ko padalīties? Laikam tāds emocionālākais bija tad, kad es pirms 2 gadu saņēmu apbalvojumu cilvēks cilvēkam. Un man īņķiem meitenes bija sagatavojuši ar rokām pašdarināts visāds hantelīts un vēl kaut ko. Tas bija tāds liels novērtējums manā izpratnē no cilvēkiem, ar ko kopā tu sadarbojies, ka viņi arī tevi novērtē. Tāds otrs, droši vien, ka vienreiz gadījums, kad mums beidzās nodarbības un atnāca cits uzraugs, tā kā pakaļ mūs izvest ieslodzītos. Un viņš negribēja man izlaist no cietuma, jo domāja, ka es arī esmu ieslodzītais. Un tad bija liels prieks, kad viņš man beigās tomēr izlaida. Ka tik ārā. Ir arī šādas komiskas situācijas, dažreiz notiek. Tagad arī tā gadās. Bet man tie puiši teica, ka viss kārtībā, Jāni. Viņi saka, jūs esat savējos. Jā, nāc pie mums, mēs vakariņas ir gatavs. Uzēdīs arī pa nakti ir, kur palikt. Vai jums arī ir kāds stāsts, ar ko jūs esat gatavi padalīties par savu pieredzi? Jā, pirmkārt jāsaka, ka tik tiešām tie cilvēki, kas nokļūst mūsu redzeslokā un mūsu varā, ja tā var teikt, ir ļoti dažādi. Viņiem nav kaut kāda noteikta, stigmatizācija nevajadzētu te pielietot, jo tie cilvēki tiešām ir no dažādām aprindām, ar dažādu izglītību, dažādu dzīves pieredzi. Un tajā brīdī, kad viņi atrodas tajā vidē, kurā esam mēs, kurā mēs darbojamies, viņi visi dara vienu darbu, katrs pēc savām prasmēm, iespējām, tad tā ir tā foršā sajūta, kad visi jūtas vienādi un līdzvērtīgi. Tā ir tā labā sajūta, kas man pavada ikdienā, tas ir viens. Otrs, es esmu ieguvis ārkārtīgi kolosālus, fantastiskus un uzticams kolēģus tieši no probācijas dienas klientiem.
kuriem es no sirds varu uzticēties, un es skaidri zinu, ka viņi man nepievils. Un, protams, tas, ka tie cilvēki, kas pie mums ir strādājuši, teiksim, piespiedu stundas kaut kādas, un lielākā daļa no viņiem turpina būt brīvprātīgie jau dzīvnieku patversmē, un tā ķēdīte ritinās tālāk. Neviens labais darbs nepaliek nesodīts. Un te ir tas, ka viss notiek. Man liekas, ka šis pozitīvo emociju apjoms, kas mums ikdienā ir pieejams, ir vienkārši fantastiski. Stāsts par to, ka ar labajiem darbiem kļūstam labāki, vai ne? Bet, Jums jau arī vēl tas dzīvnieku faktors, kur ir dzīvnieki, kas ar savu labestību arī māca cilvēkiem kļūt labākiem. Tieši tā. Tā noteikti ir. Imant, vai jūs arī varētu padalīties? Noteikti jums ir daudz dažādu interesantu stāstu jūsu pieredzē, kur jūs esat redzējis tieši kādus konkrētus stāstus par to, kā ir mainījusies cilvēku dzīve. Man jāsaka, ka es nevaru stāvēt blakus mūsu brīvprātīgajiem, kas ir ļoti daudz laika pavadījuši kopā ar mūsu klientiem. Man tā dzīve ir tā iegrozījusies, ka ļoti daudziem gadiem es ar probācijas klientu acis pret aci esmu strādājis. Protams, ir daži cilvēki atmiņā, kas no tiem laikiem, kad es jau strādāju ar klientiem probācijā, katrs klients, kā es vienmēr saku, es viņu joprojām redzu savā galvā. Ja? Es redzu, kāds viņš bija, kad mēs sākām sadarbību, kā lietas mainījās, kā mūsu sarunu dinamika mainījās, teiksim, tā pēc 6 mēnešiem, un viņa dzīvē, kas ir mainījies arī tā skaitā. Es negribu konkrētu cilvēku minēt, es varu pateikt tikai to, ka 3-4 cilvēki, ar kuriem es esmu strādājis, es viņus joprojām nesu sevī no tiem tālajiem laikiem, jau gandrīz 20 gadi atpakaļ. Bet ir kolēģi, kas šos 20 gadus probācijā strādā katru dienu. Ja? Un es viņus apbrīnoju, cik daudz šos cilvēkus viņi nes sevī iekšā. Jo katrs cilvēks, ar kuru mēs strādājam, ja mēs to darām pareizi, mūs bagātina. Tam ir jārada enerģija, tas jādod spēku, nevis jāizsūst tas spēks no mums. Un es domāju, tas arī raksturo visus tos cilvēkus, kas strādā šos misijas darbus, kas ir probācija, sociālais darbs, kas ir cietums, kas ir brīvprātīgais darbs, ja, ka tie ir noteikti veida cilvēki. Un es varu tikai apbrīnot visus tos kolēģus, kas tik daudzus gadus brīvprātīgos spēj saglabāt šo, kā mēs sakam, profesionālo noturību un ar pareizu attieksmi, motivāciju, iedvesmu, arī citus iedvesmojot šo darbu darīt tālāk. Dmitri, ja ne pats piedzīvojis, tad noteikti jūs zināt daudz arī stāstus. Jā, man visemocionālākais stāsts ir droši vien ļoti grūti izvēlēties starp visiem, ko dara brīvprātīgie, bet tā izvēlējos, ko pateikt. Tad, kad brīvprātīgi iesaistās ģimenes dienu organizēšanā un sevišķi vīriešu cietumos un māca tēva lomu un jēgpilnu saturu iedot tai ģimenes dienai, jo skaidrs, ka vīrieši vairāk vēlās tās sievietes sev satikt, bet nāk ar bērniem, bet mēs sagatavojamies un palīdzam un iemācam viņiem pilnvērtīgi pavadīt laiku ar bērnu, tad man sirds kūst, jo es domāju, ka tajā brīdī mēs iespējams glābjam 2 likteņus vienlaicīgi. Un ikdienā tas nozīmē, cik daudz likteņus. Un es domāju, ne tikai 2, jo bieži vien tur arī ir vēl mazi. Jā, protams, ka daudz, bet es tā, ka, ja strādājot tikai ar vienu, tā kā pieaugušu vīrieti, mēs cenšamies konkrēti to tā ietekmēt, bet mācot viņam tēva lomu, un cik tas ir svarīgi, mēs iespējams arī tā bērna vai 2 bērnu, vai cik tā puiku arī paglābjam no kaut kādiem dzīves pagriezieniem. Mums ir vēl pavisam nedaudz laika, un es lūgšu varbūt Imant jums nodot vēstījumu tiem, kas mūs skatās, un varbūt kāds domā, vai man pievienoties brīvprātīgajiem, un kāpēc man to darīt? Brīvprātīgie vienmēr mums ir vajadzīgi gan cietumos, gan probācijas dienestā. Cilvēku ir daudz, jā, kas atrodas kriminālajā justīcijā. Tas, ko mēs redzam, ka ļoti daudzi no viņiem ir ar skarbiem dzīves stāstiem, ka viņi jau no bērnības ir, teiksim tā, cietuši no tā, ka par
viņiem nav rūpējušies, ne vecāki varbūt tās daudz gadījumā, ne profesionāļi visādi acis ir pievēruši uz to, kas tur ģimenēs viņiem notiek. Un ka tas nav tā, ka cilvēks izveidojas vienā dienā par tādu, kurš izdara likuma pārkāpumu. Nu, tas ir daudzu gadu gaitā veidojies process, tāpēc, ka tas jau ir viņu ģimenes jautājums, vai viņi tur risina. Un mums vajag cilvēkus, jā, kas nāk mums palīgā un palīdz iedot to citu perspektīvu šiem cilvēkiem. Milzīgs paldies jums, diskusijas dalībnieki. Paldies par to darbu, ko jūs darāt ikdienā. Šodien arī radās tā sajūta, ka jūs esat kopā viena liela stipra komanda. Un es domāju, ka tas komandas spēks arī ir tas, kas ikdienā ir ļoti svarīgs. Un tāpēc arī šīs dienas pasākums ir ļoti svarīgs. Paldies par to, ko jūs darāt. Paldies par to, ko jūs mums mācāt visiem caur saviem stāstiem. Un es domāju, ka principā jau tāda planētas labestība un būtība balstās uz tādiem cilvēkiem, kas ir gatavi dot citiem. Paldies jums liels, un lai pietiek spēka ikdienā darīt to, ko jūs darāt, un arī grūtos brīžos, lai pietiek spēka un motivācijas. Paldies jums milzīgs par sarunu šodien. Paldies! Paldies. Un lai visiem labdiena!